ceļvedis. Pirms pa nepazīstamiem ceļiem doties pretī zelta rudenim, iesakām iegriezties autotūninga un GPS navigāciju veikalā. Mūsu veikals piedāvā dažādas autolietas, tas ir tūninga preces, arī, teiksim, optika, tūninga optika, ksenona komplekti, gaismas diodes, parkinga sensori un daudz dažādu autolietu, kā arī ir pieejams autonavigācijas. Tad pie mums veikalā ir pieejams Garmin navigācijas, Becker navigācijas un, protams, arī TomTom navigācijas. Tātad vadošie zīmoli pasaulē autonavigāciju tirgu. Pie mums veikalā ir nopērkamas autoceļu navigācijas, kā arī navigācijas makšķerniekiem, medniekiem un cilvēkiem, kam patīk pavadīt savu brīvo laiku dabā. Tātad pašā pamatā, kā darbojās navigācijas iekārtas. Navigācijas iekārta jebkurā brīdī zina, kur mēs atrodamies, ja? Un vienīgais, kas būtu jāizdara, tas būtu jāievada galamērķis. Vai tā ir adrese, vai tā ir kaut kāda pilsēta. Visas kartes ir iekšā, teiksim, pašā aparātā. Tātad ievedot galamērķi jau tur dažu sekundžu laikā, principā navigācija var sākties. Un tā tad ir arī vizuāli. Vizuāli redzams ekrānā, kur mēs braucam un kā mēs braucam. Tāpat ir arī balss norādes, un viss ir latviešu valodā, gan izvēles, gan arī tieši tā balss valoda. Principā tas ir visiem aparātiem, visām navigācijas iekārtām, kas mums ir pārdošanā. Ne tikai tirgojam autonavigācijas, bet arī apkalpojam, tā kā ir pieejams arī servis, dažādi navigācija remonta darbi, ekrāņu maiņas, mācplats maiņas, dažādas problēmas risinām saistībā ar navigācijas iekārtām. Un arī ir pieejama navigācijas iekārta noma. Teiksim, ja patiešām tas ir vienreizējs pasākums vai nav tik bieži, tad var arī iznomāt. Un pie mums tas ir ļoti vienkārši izdarāms un kā arī apmācam, kā rīkoties ar navigāciju. Tiešām cilvēks nekad pirmo reizi saskāries ar navigācijas lietošanu. Mūsu veikalā ir pieejami demo stendi, kur jebkurš klients var pats atnākt un izmēģināt navigāciju, ja arī nekad nav mūžā saskāries. Un tad es mazliet parādīšu, kā, teiksim, cik vienkārši rīkoties ar viņu. Šeit ir tieši TomToms, ja? Un tātad šeit mēs redzam, viņš rāda, kur mēs atrodamies. Lai tiktu uz galveno izvēli, mēs kaut kur nospiežam šeit ekrānā. Šeit parādās galvenā izvēle. Pat tā galvenā lieta, teiksim, ir virzīties uz, jā, lai varētu izvēlēties galamērķi. Tad mēs meklējam, teiksim, adresi, pieņemsim ielas mājas numuru. Šeit mēs varam izvēlēties valsti. Šeit, teiksim, ir visas Eiropas valstis. Palikšu pie tās pašas Latvijas. Tad rakstam pilsētu. Teiksim, rakstīsim Ogre. Kur es jau uzrakstu divus burtiņus no pilsētas sākuma. Viņš jau rāda uzreiz Ogri. Teiksim, apstiprina, uzspiež virsū. Tālāk, teiksim, iela. Lai paliek tā pati Rīgas iela, ja? Numuru ieliekam 3. Pabeigts. Tie brīdī viņš plāno maršrutu. Kad maršruts ir izplānots, navigācija parāda lielā mērogā, kā viņi izskatās, tas mūsu maršruts. Tad ir detaļi šeit pa kārtu var apstīties tieši kāds maršruts izstās, atrast alternatīvu, var visādīgi mainīt maršrutu. Un ja viss apmierina maršrutā, tad nospiežam podziņu pabeigts, ja? Un šī brīdī viņš iziet uz galveno ekrānu, būtībā mēs jau esam gatavi braukt. Un šeit ir visa informācija par maršrutu. Es mēram mazliet arī uzlikšu, kā tas izskatās, kad viņš brauc. Tas beigās izstās apmēram šādi. Šeit ir līdz tuvākam pagriezienam kreisajā pusē redzams attālums. Pēc 200 metriem ieņemt otro kreiso. Gan arī cik apmēram laiks būs nepieciešams, cik tagad ir laiks un cikos būsim tur. Navigācijas, jebkurā gadījumā tagad ir aktuālas. Viņas pēdējā laikā ir palikuši ļoti populāras. Jo daudz vairāk cilvēkiem ir iespēja, teiksim, viņas iegādāties. Un teiksim, no tūninga precēm varbūt, nezinu, optika un ksenons noteikti. Jo tagad arī nāk ziema, ir tādi tumšie vakari, tad arī, teiksim, lai uzlabotu redzamību tumšajos ziemas vakaros, tad ksenons ir labs palīgs. Brīvdienu ceļvedis.